Un tagad sieviete, kurai ir ieguna pamats muskultūras vājums, nedod Dievs vēl arī gados, tad, kad ir konstatēts, piemēram, arī dzemdes, pieņemsim dzemdes noslīdējums. Ja? Sieviete ieliek to ierīci, to bumbiņu, sauksim šo par bumbiņu, ja? Viņa ieliek makstī vertikālā stāvoklī, un viņai tagad jāmēģina tā bumbiņa noturēt. Viņa ar to bumbiņu tagad jautājums, ko viņa dara. Visbiežāk viņas izdomā kaut kur ar viņām staigāt, ikdienā ielikt un pastaigāt, vai pa māju, vai vienalga ārā, vai ejot uz darbu. Ja? Tas nozīmē, ka viņai tā bumbiņa ir jāmēģina noturēt. Viņa vēl visbiežāk arī praktiski viņa mēģina arī sprindzināt vēderu, vēl aizturēt elpu, viņa mēģina sasprindzināt visu, lai tā bumbiņa viņai neslīdētu ārā. Un tad ir tāds fizioloģisks jautājums, cik tur ir vispār pareizs treniņš. Tur vienkārši nav pareiza treniņa. Tas ir vienkārši mīts,